Es varu gandrīz ieplūst savā zaļajā ekrānā. Ir svētdienas vakars. Un es esmu viena. Man pietrūkst tavs acu skatiens un pieskāriens. Kad es beigšu darīt savas stulbās lietas svētdienas vakarā? Labdien! Sveicināti manā YouTube kanālā. Tā es vēl joprojām šī kanāla īpašniece. Es tik sen neesmu bijis pie kameras. Pilnīgi prātam neaptverami. Es savu brīvo laiku pavadu vienkārši skatoties YouTube. Un tad es nesaprotu, kāpēc es savā YouTube kanālā neko nelieku, jo man taču ir visas iespējas to darīt. Es nesen nogrēju savus matus. Un šodien būs ļoti brīnišķīgs video. Man vienkārši iet ciet. Šie ir mani mati, ko es sev nogriežu. Jo visas matus, ko es nogriežu, es paturu savā mājā. Upsi, Deizi. Katrā gadījumā. Ak vai. Labi, es beigšu šo brīnumu plīvinu. Ak vai. Ok. Labdien. Tagad man būs pilns ar maniem matiem. Visur. Uz grīdas. Mati, mati, mati uz grīdas. Bet šeit ir mans matu kulītis. Vienu dienu man aizgāja vēl vairāk ciet. Es viņu ieliku padusē. Tagad es jums parādīšu tādu prikalēju nost. Laikam beidzot jānoskujās. Halo! Un zini ko? Es izdomāju, ka man jāuztais auskari no maniem matiem. Man ir 2 kameras, un es nezinu, ko ar viņām iesākt. Aiziet. Man ir šitā te auskaru ķepiņas, ko liek iekšā ausīs. Mīlu sevi. Zināt, ir tie auskari, kur ir tā kā tās bārkstiņas, bet es gribu panākt tieši to tikai ar saviem matiem. Ignorēsim to faktu, ka es uzliku baltu papīra lapu uz sava galda, kura tikko atlīmējās. Jo mans galds ir vienkārši nasty as fuck. Te ir gan šitā krāsa, gan arī šitā krāsa. Tāpēc... vienkārši ir jāizlemj. Es vienkārši vairs nevaru. No sākuma viņus aptīšu šiten. Es tā domāju. Kāds pāris reizītes. Un tad es viņu salikšu šitā. Vai ne? Un tad es viņus aptīšu šiten. Un tad es viņus aptīšu vairākas reizītes. Kad tu nogriezi savus matus un tu gribi viņus atpakaļ. Nu nē, es īstenībā negribu savus matus atpakaļ. Es esmu normāla. Es dažreiz apšaubu to faktu ļoti, ļoti, ļoti stipri. Jā, lūdzu. Un tagad man vajag manējos... mans mākslinieku piedarums. Mazas plaķinītes, ar kurām tad taisīšu vaļā to te mazo caurumiņu auskaru ielicenējam otrādāk. Man viņu vajadzēja otrādāk ielikt. Fuck's sake. Es īsti nezinu, kurš uz stulbākā lomā. Tas, kurš šo taisa, tas, kurš šo skatās. Izņemsim ārā šos zelta auskarus, kurus man uzdāvināja, kad man bija kādi 10 vai 11 gadi. Un tad es viņus nevilku kādu 500 000 gadu, jo man viņi ļoti nepatika. Un man viņi sāpināja ausis, un es viņus nemācēju ielikt. Un tad vienā jaukā dienā es domāju, man taču ir tādi zelta auskari. Un tad es viņus ieliku, un tagad man viņi vienkārši uz stāvu. Ikdienā. Es viņiem vēl neesmu uztaisījusi haircutu, bet haircutu auskariem. Mīlu sevi.
Nu, ej iekšā. Man ir ļoti jūtīgas ausis īstenībā. Hello. Vai šis izskatās slikti? Vai šis izskatās ļoti slikti? Es nevaru saprast. Ak, dieviņš. Ko es daru? Es nezinu, vai šie auskari būs līdzīgi. Vai no tāluma šis izskatās pēc īstiem auskariem? Labdien. Es vienmēr gribēju tādus auskarus, bet man nekad nebija. Tāpēc uztaisīju tādus ar saviem matiem. Es zinu, ko es izdarīšu. Ja es atradīšu. Āre, kur ir višķo. Šitas būs prikols. Es taisīšu ASMR. Man ir kaut kādas lavalierītes, kuras nekad neizmantoju. Es paņēmu vēl 3 dažādākas šķēres. Šīs ir lielās šķēres. Šis ir šķēres, ko man nopirka māma Maksimā uz atlaidi, tad, kad viņām bija atlaide. Tātad nākamās ir tās šķēres, ar kurām es pa īstam griežu savus matus. Tās ir šķēres, ar kurām mēs tikai griežam matus un neko citu. Un tad nākamās šķēres ir filēšanas šķēres. Un viņas ir no metāla pilnībā un tur nav plastmasiņa. Atpakaļ pie normālās skaņas. Man ir šie 2 auskari. Ielikšu iekšā ausīs. Tā kā neizstās slikti. Viņi izstās tīri normīgs. Vēl kājot šos auskarus, tu zini, ka nevienam citam tāda nebūs. Jo tie ir tavi mati. Mani mati. Nu labi, paldies, ka noskaties šo video, ja tu to izdari līdz galam, ja tev nebija pārāk dīvaina sajūta par to, ka es taisu savus matus par auskariem, un tad tu būtu noslēdzis prom šo video. Gan jau, ka tā bija lielākai daļai no cilvēku, man arī tā būtu. Es nezinu, es skatītos šādu video, man vienkārši to gribējās izdarīt. Un tā kā es daru lietas savā YouTube kanālā to, ko man gribās darīt, nevis to, ko citiem gribās darīt, tad, nu hei. Es esmu ar saviem matu auskariem, un man ir ok, jūtos labi. Labi, tad dari, ko tu gribi, un tiekamies manā nākamajā video, kad es izdomāšu šādu uztaisīt. Tā!